paldies visiem, kas atnācāt. Paldies! Otkārt, pārmaiņas tikai sākās. Mums jāsaprot viena lieta. Vienmēr mēs esam bijuši veiksmīgi tajās reizēs, kad esam bijuši vienoti, pārliecināti un arī pacietīgi. Es neatkāpjos ne no viena vārda, ko es teicu sestdien. Es ceru, ka jūs esat sadzirdējuši. Visu mūsu pienākums ir paust savu attieksmi gan referendumā, kur es esmu izsludinājis, gan pēcāk, ja referendums būs ar pozitīvu iznākumu, par ko es nešaubos arī vēlēšanās. Bet šodien... Valdībā! Jaunu partiju mēs iesim aiz jums! Mēs iesim aiz jums! Mēs esam pilnīgi atbalstu! Es esmu vēl veselu mēnesi valsts prezidenta amatā, līdz 8. jūlijam. Līdz 8. jūlijam es pildīšu valsts prezidenta pienākums, kā to man uzliek mans zvēras. Nevienu dienu neatkāpšos no savas zvēras, ko esmu devis par 4 gadiem. Mēs ceram, ka jūs paliksiet amatā, jo cilvēks, kurš ir izlietojis sapārtu līdzekļus, kurš ir izlietojis sapārtu līdzekļus, viņš nedrīkst būt prezidents. Bez demonstrācijām. Mums jābūt ir godriem, pacietīgiem un rīcības spējīgiem. Un tikai tad būs panākumi. Prezidents dod pavēlu, tauta iesaistēju! Kurš visam ir jānotiek likumīgi? Jebkurš solis, ko mēs izdarīsim nelikumīgi, vai jūs izdarīsiet nelikumīgi, vai kāds cits izdarīsiet nelikumīgi, kaitēs mūsu kopējai lietai. To jūs ir jāsaprot šodien, rīt un arī nākotnē. Bet mēs gribam jūs par prezidentu, nevis to otru. Pēc 4 gadiem. Vienu jautājumu. Mēs negribam mālo bruņinieku! Tas ir pret jautības gribu! Saimai, kurai ir neizteikta neusticamība. Tā, kura dotajā brīdī nav principā leģitīma, protams, līdz sabiedrību. Tā viņa var būt leģitīma, pieņemt jaunu prezidentu. Atļaujiet prezidentam runāt. Viss ir noticis līdz šim likumīgi. Mums jārespektē likums, jārespektē arī lēmumi, kas ir likumīgi pieņemti. Jums ir dota iespēja, ko es sestdien devu, izteikt savu viedokli referendumā. Un tas būs likumīgs referendums ar likumīgu rezultātu. Kā es varētu komentēt, viņa kungi izteiksies, ka viņš teica atcelt jūsu lēmumu par par šo jautājumu. Es šeit neesmu nācis, lai komentētu. Bet kā, jums nav viedokļi? Viss notiek likumīgi, Saeimas Viņš nav pateicis Latvijas rādio. Pateicis Latvijas rādio un TVN, tā ir publicēta informācija, ka viņš gatavo, ja viņam būs šādi iespējas. Es ceru, ka jūs